Tātad labu vakaru. Gribēju jaunu video. Un pēdējais laikam bija ielikts, kad nobloķēju kaudzi ticīgo. Gribēju mazliet pastāstīt mazas nianses, kāpēc es nobloķēju vienu vai otru ticīgo. Piemēram, Niks Jānis Travel, laikam, ja nemaldos. Kāpēc nobloķēju viņu un kas ar viņu nav kārtībā. Nu, redziet, katrs no mums var uztaisīt YouTube'ā savu kanālu. Vai ne? Katram vajag saņemties, kā saka, drosmi, izdomāt savu kanāla nosaukumu un aiziet uz priekšu. Raidi un darbojies. Kamēr pagaidām YouTube to ļauj darīt. Nu, lūk, es to daru jau 2 gadus, vai vairāk kā 2 gadus, un kā redziet, man ir jau gandrīz 3000 sekotāju un 1400 video. Nu, lūk, un es daru, un es bliežu. Un eju uz priekšu kā tanks. Citi Latvijas ticīgie tikai spēj to, kā kaut kādas, kā krievs saka, gadasti pisāt un nagaģiť. Un tā. Un tad, kad es biju uzrakstījis patiesību par Trumpa ausi, arī šodien man reku viens krievs uzrakstīja. Viņš teica, ka viņš nesen ar žileti bija iegriezis bārdu dzenot sev ausī. Ko viņš tur teica, ka viņam tur, nezinu, tas komentārs ir redzams, nezinu, tur 3 dienas asinis tecēja vai kas, jo viņš bija iegriezis vienkārši ar žileti. Un viņš tā arī atrakstīja man, jā, ja tā būtu bijusi lode, tur, nu, to trāpījusi pausti, tur būtu iznesta tā auss ar tādām, nu, paši saprotiet, gaļas pikas, ņerbas, viss pa gaisu, ja? Nu, un tur būtu vajadzīga gaļa, ko piešūt, ko operēt, ko sadiegt, savākt, aizaudzēt priekšā. Nu, saprotiet, ja? Un Jānis Travel man atraksta, protams, tas bija par lielu pārsteigumu. Es domāju, ka normāls žeks, bet, nu, redziet, kā mēs atklājamies, jo jūs saprotiet, vienmēr, nu, kā spiegus, nodevējus, vienmēr visādus šitos, protams, ka viņi visi maskējās. Nu, saprotiet paši, ja tu esi spiegs vai nodevējs, nu, vai vienā personā tas viss tomēr ir, ja jo spiegs ir nodevējs zināmā mērā, un jā, tad viņš taču neiznāks un nebļaus un nepateiks, vecīt, es esmu tas un tas, vai ne, nu, pareizi. Tātad, un līdz ar to arī es no sākuma domāju, normāls žeks, tur piri un tā. Bet labi, nu, viss uzpeldēja tad, kad es biju ielicis video par šo Trumpa ausi, un žeks man atraksta komentāru. Tur, nu, riktīgi man uzbrauca virsū, jā. Tur, Andri, tur, ko tu runā, nepatiesību, tur, blā, 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 jā. Nu, saprotiet. Kāpēc es sākumā teicu, taisiet savus kanālus, runājiet, stāstiet, raidiet, dariet, bet ja kāds bliež, ja, kā es to daru, tad nelieniet ar saviem tupajiem komentāriem, nu, tupiem, stulbiem, nenopietniem, sekliem, stulbiem, muļķīgiem, nevajadzīgiem, es taču jūs neaicinu, neprasu. Man vajag normālus komentārus no tādiem cilvēkiem, kas domā kā es. Pārējie, ejiet uz, kā Krievs saka, v baņu, nu, ejiet mājā, ejiet pirtī, nu, ejiet, es nezinu, kur ejiet pie Puķina, ejiet Ukraiņu kanālus komentējiet, vai ne? Jo cik jums ir smadzeņu krokas, ejiet pie tādiem.
Ja jums ir viena kroka ticīgajiem Latvijā, tad ejiet pie tādiem kanāliem, kam arī ir viena kroka, vai ne? Saprotiet? Tā kā nenāciet pie manīm, man nevajag tādus stulbus komentārus, stulbumus, un man nevajag tādus, man galīgi nevajag, manu kanālā vajag tādus kā es. Vai ne, jo tas būtu loģiski. Pasakiet, kurš blogeris, ja, taisa kanālu, lai viņu tur apdirstu, vai piedodiet pa izteicienu, tur kaut ko viņam tur pretī runātu, ja. Nobleķē, nahrenizē, utilizē visus šitos, kas ir pret tevi, vai ne? Ir taču tāda podziņa nobloķēt un utilizēt un visu, un neļaut, vai ne? Tā kā ir tāda, un YouTube ir par to parūpējies, tāpēc jā, tā kā, tāda man ir situācija, vai ne, un jā, gribēju pateikt padalīties, nevarēju noklusēt, jo man atļāvās manam viedoklim, manai patiesībai, ko es pa šausi visu izstāstīju, vai ne, un pēkšņi atļaujās man, kā saka, šādi uzbraukt, vai ne, pie tam, ja es būtu nepatiesību pateicis, bet tā kā es pateicu patiesību, tad labi tur kāds sātanists, ja, kas tur, mēs zinām, ka ir ticīgie un ir arī sātanisti, ja, kas tur sātanu pielūdz. Ja man kāds sātanists to būtu atrakstījis, ja, es saprotu, ok, sātanists, jā, viss viņš ir pret Jēzu. Bet ja tādi, kas tur, ķipa saucās, kad pazīst Jēzu un raksta šādas muļķības, man nākās cīnīties ar viņiem.